šeit neko nokavēt nevaram. Tikai iegūt. No pirmo vapli. Iepisām sākā. Vajag labi. Pirmo dopiņu nolaidām tīri tā uz sajūtņām, otrajā bišķi sētiņā. Tā otiņš aizsīt bišķi. Laikam ar abām rokām nevajag logu tīrīt. Jā, jo savādāk viņi iet pa labi, nevis pa kreisi. Reāli grūti, reāli. Nu, reāli priekš, vēl. Viņš tagad ir jau rūtīts šitais, te ir Rallis. Apjūt to jau. Bet reāli grūti paši pasākt. Nu, tur tās ciku sakas ir tik daudz, ka, nu, kosmos. Viņš taisnāk varēja kasīkos. Bet tā ir reāli grūti pasākt. Kaifojam, baldam. Viss vēl priekšā. Viss vēl priekšā. Es vakar gāju. Jā, jāpies slipējās vakaram. Jāpies slipējās vakarām, jo tur ir jābrauc pa ceļu. Tur nevar stūras laist, rokas laist vaļā un jāturās uz ceļu. Tur man pat patīk tos labāk, jo tu viņš var saprast. Tad tik ātri, tur labais 3-4 sādā. Ko tu sadarīji? Baigi forši gāja, likās, ka ātrums ir ok, bet kaut kā baigi nebemzējās. Bet likās pat, ka saīsi, bet kaut kā nesagāja. Viņš tā iebraucām. Bet viss labi. Paši saviem spēkiem aizbraucām tālāk, viss ir kārtībā, bufers, lampa tikai. Brauksim tālāk. SS3 baigi labo foršo tempiņu paņēmām, un līdz tai sētai bija perfekts tempiņš. Bet kā tu kļūst par Alici savādāk? Vēl šeit 2 dopu un tad jau uz gruntīti. Nafigēni gāja, bet paši īstenībā. Un galvenais ir finišs. Galvenais finišs. Tā kā, un pieredzīts. Tas mums tā treniņš bija. Un vispār aptaustīties, kas tas viss ir, kas tas ir. Varbūt tas lietas bišķi izbasīja, kas laika logas viss ciet. Nav grūti, nē, bet vispār foršas. Man paldies Krastiņam Jānim par ciku cakām. Nu, tagad bišķi lielāks izaicinājums, jā. Bez tiem rotariem izgāzt. Pa gruntu tādā beigās sporta režīmā nav vispār brauc, nu izņemot, teiksim, tur mūsu tās, bet, nu pa trasēm ir brauc, bet tādā mežiņā nav brauc. Reinis nolasīs, viss tad jau būs labi. Galvenais vēl nesīs. Tas viņš mācās, nolasīs tie. Ir baigi labi, man liekas, pirmajā reizē viss forši sanāca. Ir tāds karsts un vienkārši silta un vilnas iekšā, un man liekas, Es ceru, ka tā sēta pirms tā grāns dopa bija tieši tas, kas bija vajadzīgs. Bišķi izpūst gaisa. Saprast, ka bišķi
Nu, ka baigā rālis to neesam. Tā kā viss kārtībā, es forši gatavojamies vakaram un mācam. Čiki briki, visi pliki. Malcam uz gruntinieku. Uz asfaltu šodien interesanti. Bet, kā jau es iepriekš teicu, man liekas, ka viss kā reiz bija nolaists tvaigtai sētā, lai man varētu forši izbaudīt gruntīt šodien. Pa lielam, kas tur būs, nezinu. Pieredze 0. Kā būs tā būs? Bendrīts ir labs, spīd mauksa. Ar alīkas mašīnu 40 km pa ielu braukt, tā būs interesanti. Man taču ir speciālais nakts nanostīkls. Rausim vaļā. Varam mainīties. Ko mācam? Nē, redzēt. Zini kā, mēs esam izbļāvuši, man liekas, pilnībā visu. Un tagad mierīgi kā pitāk. Bet emocijas tādas, arī nogrums višķi tagad. No 6 rītā. Cik ir 10? 1. Bet, nu, zini kā, grunts rallijas ir grunts rallijas. Nokāfojām mēs vienkārši par kaifu. Bet tādas emocijas, kā bija pēc pirmā finišētā dopa, es neatceros savā dzīvē, ka man tā pēdējo reizi bija. Gan jau kādreiz ir bijuši, bet ārprāt. Kosmēs. Tagad viss beig mierīgi, bet forši. Buhalter, ko tu domā? Pienu. Jā. Jā, vienkārši tagad piekust un es gribu sev gulēt. Savu spēku, lai es priecājos. Cigārs bija labs, tas bija rīti labs. Pēc otrā dopiņām bija līdz ropažiem uztīpējām cigāriņu. Un baigi forši. Izstās briesmīgās lampas, bet Afrikēni īstenībā izgaismoja. Nu, es saprotu, ka noteikti tas nebūs pēdējais grunts dops, ko mēs nobraucam šodien. Varēja rītā arī būt grunts dops. Ar lielāko prieku braukt grunts dops, nevis biķernieks sasātīdien. Bet arī biķernieki ir forši, bet sajūtām to garšu. Vai ne, Laurīt? Mēs rallī braucam. Jā. Kāda? Pagājušā gada pa 3. te Tas nofinišē. nav rallijas, grunts jābrauc. Pastāv to kratiņu. Tad tagad uznāk tam augšā rallistiem parunā. Es tev patātīsim par ralliju. Nē, ritīgi krūts, baigi forši. Te jau arī tieka. Tiekamies rīt biķeniekos. Čau. Jāpamostās šorīt, nepamostās. Reiz no rīta zvanīt, es biju automātiski pa miegam patrils telefonu, kā nolikt aizmigt tālāk. Bet neko paspējām pierakstījām, tas jau jāgāž tālāk šodien. Nu, vēl jāpārbauda, vai tas, ko pierakstījām, ir sakrīt arī. Kā smalkie dūži. Ja mums Emīls Bloms pirms tam palīdzējās ten, tad mēs pa ceļu, kā rakstījām, teicām, ka mēs tagad viņam varam palīdzēt. Jā, tā kā viss kārtībā, viena kafija un bišķiņa lecuma aukli Jānam jāpalec. Jā, jāpamostās.
Vācijas no... Es nevaru pamosties kārtīgi. Mēs vakardien braucām pēc Emīla steņu un nobraucām. Vienīgie pēc viņas steņa, tad viņš šodien pēc manējā brauc. Paprāvēs, kā ir. Nu tāda darbības, Eko, bišķiņ tāds... Everģēlības. Rezultāti mums ir un viss pārējais mēs kaifojam. 20 minūtes apakaļ uz biķerniekiem ar Stūrmani skatījāmies tribīnēs un zvana Jānis un saka, kad ir uz pūri jāatnāk, svarīga saruna, bet nu tā kā ātri jāatnāk. Es atnācu. Tagad rekis valku kedas šņurēts, ja. Jāmoc, jā. Nu, ko viņi tev teica? Apigena. Nu kā? Neko čekoju, kas šodien notiek rezultātos. Es pie grāmatvedības vairāk. Pat cik mēs te esam prieku pēc, tad mēs radām prieku visiem. Un pat cik mēs, vakar braucām pēc Emīla stenogrammas. Un viņam pašam neizdevās, tad šodien viņš pēc manis brauc. Nu, Janči. Nu, Janka. Smuki. Sagriezies bišķiņ tevis veidu. Nu, Janka. Janka nosīdis. Labs bembīts. Jū. Bet viss labi, stabili. Nu, tā bija sagriezās. Nē, kapitāli vienkārši tas jau, kad... Kā es jau... Nu, es tā nesaprotu. Kā stendis uzlistīt? Normāli. Ir... Dzirdēji? Mans stendis nav Nē, uzlistīt. ir no tribīnēm nākot no lielās trases, apakaļ tas kreisais 4, pēc tam pa labi vārtos tas ir 4-nieks, nevis 3-nieks. Ja būtu kā 3-nieks, tur tajos vārtos ir palikt. Es tas ir no galvas. Tev smuks tas tērps apakšā arī. Jā, iesvīt darīs. Pečka līdz galam. Nu, neko piešā, roku uzlaidīs vēl. Es paģēpšos aiziet. Ko tu, Linda, domā par šo Es visu? domāju, ka tas ir vispareizākais, ko viņš šodien varēja izdarīt. Man baigi interesē, kā Reinis jutās blakus. Rīktīgi labs. Ātrums bija, tāds driftiņš bija. Bet tā balss aizsmakus Jānim, ko visi tur gaidīja. Kā tad? Man saspiedās nejauši mirmali, viņš kāpēc man baigas vēl? Tajā brīdī tu runā, tu tajā brīdī Es runā. tev rīt zvanīju, man sakal saspiedās. Tītis man fonā Stūrmanis pārēcies, viņš šeit, ka viņš klausās šito te. Es jau arī tribīnes tā. Jā. Tā, Emīl, Tā arī kāpēc? turpinam. Teikšu gudīgi, es esmu diezgan priecīgs, ka šodien Emīls uzlaiž. Es jau vakar Krasņām teicu, ka es negribu šodien atbraukt. Tā piekurs bija pēc vakardienas. Apbalvošana. Pa nedēļu bija pa kalniem kaut staigāt. Darbi daudz harpē. Labi, lai Emīls uzlaiž. Kā reizi, kā saka. Dabu uzelpot. Nē, nu zini kā, Emīls atfoši čau. Mums palīdzēja pirms tam un vakar židīt un beidzās motors. Tad visiem prieks. Izrādās, ka mums ir M1 ne tikai vienā dienā dzimuši, bet arī izmanāšanas kombiņē. Tā kā
Tā, laidīsim tuņās uz noslēdzošo pasākumu. Gan. Zooms, te zooms. Lūdzu, Jānis. Tikai finišā. Lai var sapīpēt normāli pa ceļiem. Let me see you chase the devil running around your soul. Let me see you deep in the mist. I'll let you see me, please keep this here. We're so free, there's nobody near. Let me hear you Beidzot, mēs ar citu Jānu Bergu šodien parunāsim. Mums vēl nav izdevies, ko Jānis var apsveikt. Tu esi izbaudījis pilnīgi visu, ko varēja vienā rallijā. Ir! Labais! Veicīt, ir! Viņš kļūst, vai ne? Tās buhalties ārpēc. Nenormāli kļūst. Kāpēc ar ķesā? Es skatos, ka jums te kaut kāda līdzīgi, kāda pārsteiguma arī ir pēc finiša. Kas tas? Nopelnījis šaļi! Nē, arī man pienākās viens cigā. Ej, no šitas ir varani. Īsti džentelmeņi cienīgs finišs, te tiešām nav neko piebilst, ne. Pielikt, paldies! Es domāju, Artur, turpinot. Paldies, Jāka. Paldies, veči, paldies! Turpinot. Čau, Emīl! Kā tev? Skatos tāds normāls esi, ne? Filmīgs. Vidas tehnika. Jā, kad tu katrā mausā tik labi bija forši, bļa gāja, bļa. Pēdējā reizē bišķi tur kā fiksāk tev bija, bet tu slīdēji beig, ne? Mums nebija mērķis pakaļ. Nebija mērķis, Kā viss, nu, Emīl, šodien? Vakara Žiku brauci un šodien ap Behu, ja? Ka nav, tā nav nosbraukt, kaut ko iedzīgāk. Bet nu... Zini, kas ir BMW? No? Business money woman. Nu, viss sapratāt? Tāpēc neprasat, kāpēc pa ielu brauc cilvēki ar BMW. Ja? Viss kārtībā. Kā nobrauc students? Ļoti labi. Ļoti pasties viņiem. Pasties, nē. Skaties uz viņu. To saka, nu? Es domāju, ka nebūs šeit uzaugs. Cilvēks priecīgs. Mašīna. Vesela vienā gabalā. Emīl, kā sajūta pēc pirmā rallija? Jā, es teikšu sāk, beig piesāpnāts weekends. Vispār es nedēļu. No pirmdienas līdz ceturtdienai, tā kā panēja pa kalniem staigāt. Nu, uzņēma Pēdējā balva. Jā. Sestdien rallijas, svētdien rallijas. Sestdien jau bija mazais. Padzīvojies, ne? Minetiņš tas bija. Mēs viņu saucam par mineti. Rīt 11. bez darbā. Tā man nav. Bet tas jau tikai rīt un 11. Jaunedēļ tas ir. Nākošu nedēļu. Jā. Nu labi, Emīl, man prieks par tavu debiju. Jā, nu neko novembrī vēl brīdis priekšā. Otā. Paldies, ka atbraucāt. Spiedienas pliktāk riepanēs. Nu jā, kas tad tur jauda un 3 līgumi jābrauc? Nu vajadzējuši tādi jau. Nu nē, visu cieņu. Pareizi? Nu izspruka, nu ko man izdarīja? Nu, kas tev sakās? Šo visu? Nekas. Viss skaidrāks, katrs dzīvoja. Viss jau kārtībā, kebabs ēdam. Sasvīsts, tāpat kā loks. Kā stūrmani? Cik tev šodien piloti bija? Daži. Visam šodien. Bet vismaz abi vienā dienā, vienā datumā dzimuši. Jēzu, šitos kā. Forši, reāli pasāk. Jā, nē, mēs tur šito jau tas nefilmē.